Es ar sportu vienmēr esmu bijis saistīts jau kopš bērna kājas, un tā kā nav noslēpums, ka es uzaugu agrofirmā Tērvete, tur, kur ir ālus un zirgi. Un mans mērķis jau no bērnības bija kļūt vai nu par dziedātāju, vai nu par aktieri, vai par televīzijas raidījumu vadītāju. Paldies, viss piepildījās. Man likās, ka visiem aktieriem ir obligāti jāmāk jāt ar zirgu. Jo filma Vēla kalpi bija tajā laikā, un viņi tur visi jāja ar zirgiem, un man likās, nu, ja es gribu būt aktieris, man ir jāmāk jāt ar zirgu. Un man pie mājām ir lielākā zirga audzētava Latvijā. Un tad es noviltoju, kamēr man vecāki bija aizbraukuši ar kori kaut kādā turnējā uz Vāciju, es noviltoju vecāku parakstu, ka man atļauj nodarboties, jo tas tomēr nedaudz dzīvībai bīstams sports, priekš 10-gadīga bērna. Un es sāku trenēties, jā, un es notrenējos ļoti ilgi, es biju pat Latvijas čempions vienu gadu. Latvijas čempions jāšanas sportā. Dāmas kungi, jūs to zinājāt? Lēkšanā tāpēc man katru gadu ir, es viesojos, esmu kā viesis un arī viens no tiem patroniem. Kad ir tās starptautiskās jāšanas sporta sacensības Latvijā, tad es vienmēr tur aicinu, jo jātnieku sabiedrības zina, ka es esmu viens no viņiem. Vieglatlētika un jāšanas sports ir tas, ar ko es uzaugu. Teiksim, jāšanas sportā, ko dara treniņā, bez jāšanas ar zirgu, teiksim, jāšanas, es nodarbojos tad, kad es to darīju aktīvi, tas bija 7-8 gadus. Tad tas bija tāds angļu stila jāšana, ko mēs piekovām. Un tad, kad es aizbraucu 18 gados strādāt uz Ameriku, uz YMCA nometni, kā skolotājs amerikāņu bērniem, un es viņiem biju treneris jāšanas sportā, un arī kabīnēs, tajās, mājiņās bija tā kā skolotājs. Tad man bija vienas nedēļas laikā jāiemācās vesterna jāšana, jo viņi jau domāja, ka es māku abas jāšanas, bet es nemācēju to. Un tas nedēļas laikā iemācījos, jo tur pilnīgi savādāk kā kovboji jāja. Viņi jāja pilnīgi savādāk, nejāja tā skaisti un tā kā māca. Tur viss savādāk ir. Un es esmu apguvis arī to skolu. Un tad, kad tu nejāji, tev jākop savs zirgs ir, tev ar viņu visu laiku jāuztur kontakts, tev tas pats zirgs ir jātrenē, lai viņš uztur to formu. Un, savulaik es biju pilnīgi apsēsts ar tiem zirgiem un suņiem un kinovaroņiem.